Apvienotajā Karalistē darbojas vairāk kā 50 tā dēvētās pedofīlu mednieku grupas, kurās apvienojušies brīvprātīgie ar mērķi sameklēt un aizturēt tos noziedzniekus, kuri tiešsaistē un ne tikai tiešsaistē seksuāli uzmācas bērniem. Vienā no šādām grupām darbojas latvietis Edgars Blūms, pateicoties kuram bija iespējams būt klāt Londonā dzīvojošu pedofīlu aizturēšanā. Ir agra sestdienas pēcpusdiena, meklējamais dzīvo Londonā, Islingtonā. Tā kā ne visi uz plānoto aizturēšanu var ierasties, tad vienas pedofīlu mednieku grupas pārstāvjiem pēdējā brīdī nāk palīgā citas grupas pārstāvis. Zināms, ka 31 gadu vecais pedofils strādā apsardzes firmā, tāpēc jāgatavojas uz nopietnu pretestību. Pedofilu tēvs vienreiz nāca virsū un ar nazi turējams aiz mugurtās. I'm gonna stop you, man. Kill you. Toreiz 13 policijas mašīnas atvarās. Apcietināja abus. It can be a little bit dangerous, but at the end of the day, we've got a good team on the ground, we've got good people, and we keep ourselves safe, and we just be careful, basically. But yeah, one more person off the street is one less child being groomed. It can be dangerous, yeah. You put yourself at risk every time you go out, every time you walk out the door. You can never sort of decide who's going to be who. We've had some really scary people that have been really calm, and had some really sort of calm people that have been really crazy. So I've had knives pulled on me, I've had guns pulled out, all sorts of crazy stuff. But that's the risk you take, and it's worth the risk, I think. Šoreiz situācija ir nedaudz sarežģītāka, jo jātiek iekšā daudzdzīvokļu mājā, kur pie ieejas ir kods, tāpat jāizvilina puisis no dzīvokļa, jo privātā tāpā iekšā iet nedrīkst. Taču var izlikties, ka tiek piegādāts pasūtītais ēdiens, kamēr pārējie slēpjas turpat aiz krūmiem. Līdz ko atvērtas ieejas durvis, tā ielavās arī pārējie, sākumā slēpjoties skāpņu telpā. Pedofila īstais vārds ir zināms, taču persona tiesā vēl nav atzīta par vainīgu. Tādēļ pagaidām sauksim viņu par Reju. Durvis 3. stāva dzīvoklī atver Reja tēvs, un, kad iznāk ārā pats Rejs, tad tiek padots signāls, un puiši zibenīgi metas pa kāpnēm augšā, sagrābjot Reju aiz rokām, tādējādi neļaujot izrauties un atgriezties dzīvoklī. Cieniņam pievienojas Reja tēvs, mazākie brāļi un pat māte, taču viņš tiek aizvilkts turpat tālāk uz balkona, lai izskaidrotu, kādēļ tiek veikts tā sauktais citizens arrest, latviski pilsoņa arests, kas nozīmē aizturēšanu, ko veic nevis policija, bet gan viena vai vairākas civilpersonas. Ir atļauts pielietot spēku tikai tik daudz, lai aizturētu un iespējami ātrāk nodotu tālāk policijai. Ja aizturēt sanāk pārāk ilgi, tad pedofilu medniekus pašus var apsūdzēt nelikumīgā brīvības atņemšanā. Iepriekš ir rūpīgi savākti pierādījumi par uzmākšanos 14 gadus vecai meitenei tiešsaistē. Labi zinot viņas vecumu, pedofils sūtīs nepiedienīgus video materiālus un prasīs nepilngadīgajai meitenei filmēt šādus video arī pašai. Šāda meitene reālajā dzīvē neeksistē. Tas ir viltus profils tieši pedofilu ķeršanai, taču pierādījumus vācot ir ļoti jāuzmanās, lai nepārkāptu likumu. Tu nedrīkst izprovocēt, tu nedrīkst viņu kaut kādā veidā pamudināt būt seksuālām, tad tas skaitās kā entrapments, un par to mēs paši tiktu sodīti. Tā kā to nevar darīt. Ir, kas strādā internetā, kas rakstās ar šiem pedofiliem. Un mēs kopā visi meklējam informāciju, tikko visi pierādījumi ir pietiekami, mēs meklējam, kur viņš dzīvo, kur viņš strādā, kad viņš būs mājās, un ejam viņam pakaļ. Rejs izrādās esam maza auguma puisis, ne fiziski spēcīgs un trenēts apsargs, taču ik pa brīdim sākas grūstīšanās, šurpu turpu skraida Reja tēvs un brāļi, kuri ir noskaņoti ļoti agresīvi. Viss notiekošais tiek filmēts, Rejam tiek parādīta ekrānšāveņi no tiešsaistes diskusijām, paskaidroti attiecīgie likuma panti. Paša Reja ģimene zvana policijai, jo netic, ka viņš ir vainīgs. Kamēr tiek gaidīta policija, tikmēr Reja brāļi izskrien no dzīvokļa ar kriketa noju, taču viņu tēvs abas aiztrens projām. Rejs ik pa brīdim mēģina izrauties vai uzbrukt, apgalvojot, ka neko par tādu interneta sarakstu nezina un cenšas pierunāt, palaist viņu uz tualeti vai aiziet apģērbties. Lūguma mīst ar draudiem tiek saukti palīgā arī kaimiņi, kuri izvēlas neiejaukties.
Ierodoties policijai, pedofilu mednieki uzreiz stādās priekšā, parāda rūpīgi vāktos pierādījumus, kas vēlāk tiks nosūtīti izmeklēšanai. Kamēr reiz ģērbjas ierodas vēl citi policisti, galu galā pie mājas ir vesels 5 policijas automašīnas. Izklausās, ka sākas kautiņš, taču izrādās, ka pie dzīvokļa bļauj un spārda Uber Eats kasti, kas patrāpījusies ceļā. Vairāki policisti dodas dzīvoklī izņemt elektroniskās ierīces. Šajā gadījumā kratīšanas orderis nav nepieciešams, jo ir noticis iespējams nopietnas noziegums. Reja mātei sākas histērija, tiek atsūtīta ātrās palīdzības automašīna. Tikmēr Rejas saslēgts rokudzelžos tiek aizvests uz policijas iecirkni nopratināšanai. Why do I do it? Because it's got to protect children, and there's just so many. And if I didn't do it, then there'd be many paedophiles that are just roaming the streets and abusing children. Do you have children? I do, yes, yeah. There's a lot of online grooming. There's a lot of bad people out there, and unfortunately, the police force don't have the resources to catch every single person that thinks it's acceptable to groom online children. So we do it purely and simply to assist the police and to catch online predators. Cik daudz bērnu katru gadu pazūd. Anglijā vismaz 1400 bērnu pazūd, apmēram nekad neatnāk mājās katru gadu. Un pie tam zini, kad izaugs, būšu vecs, negribas dzīvot ar domu, ka tu neesi kaut ko vismaz mēģinājis izdarīt, lai šo pasauli padarītu bišķiņ labāk. Šobrīd jau zināms, ka papildus pedofilu mednieku iepriekš savāktajiem pierādījumiem policija Reja elektroniskajās ierīcēs atradusi lielu daudzumu bērnu pornogrāfijas, kas nozīmē, ka lieta ir daudz nopietnāka nekā sākotnēji tika pieļauts. Lai arī ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad pedofilu mednieku grupu dalībnieki paši apsūdzēti par likuma pārkāpumiem, tomēr viņu savāktie pierādījumi likumsargiem lieti nodara un, pateicoties brīvprātīgajam darbam, gadā tiek notiesāti vairāk kā 250 noziedznieki.